tu izšķīdi reduktors, viņš noķilāja, un tajā noķilāšanas brīdī viņš noķilāja tev visu. Es pat neesmu atlaidis sajūgu vaļā tajā brīdī, ka man atkal iedevās lampiņa. Kas tā Tu piebrauc. Es nesapratu. Man pietika. Pasies normāli drāmiņi iekurējās. Es zinu, ka šobrīd varbūt tā neizskatās, bet es braukšu šodien savās pirmajās drifta sacensībās. Jā, vietā, kur ir tik forši atgriezties pēc dažu gadu pauzes - Mehu dienas Jelgavā. Šodien es braukšu ātruma apli ar savu Bobiku X5 F85, kas nav gudrākā ideja. Es piekrītu visiem, kas saka, ka, Robert, ko tu dari? Tas nav normāli. Īstenībā, ja paskatāmies tirdziņā, tad tieši šādā pašā krāsā ir mazliet piemērotāks auto. Tas ir šis te BMW M2. Ja paskatāmies kā ar vertikāli, jā, pie mūsu draugiem, kur tur var redzēt automašīnas vēsturi, redzam, ka viņš pat ir uzšķilts ļoti līdzīgā vietā kā mans Bobiks. Un atcerieties, kā ar vertikāli ir pat labākā vieta, kur var nočikot kādu auto, ko tu esi noskatījis. Viņi arī šo sēriju atbalsta, paldies viņiem, un dod maniem skatītājiem šo te burvīgo atlaižu kodu 20% lētāk, ja tu gribi apskatīt kādu automašīnu, jo pie kā ar vertikāli var arī redzēt, vai tačka nav bijusi sīsta, tīta, zakta un tā tālāk. Jā, runājot par šo M2, varam redzēt, ka auto gandrīz vispār nav kustējies pēdējos gadus, un to baigi smuku varam šeit kā ar vertikāli redzēt. Bet šodien nebrauksim ar M2, brauksim ar šo lielo Bobiku. Būs rēcīgi redzēt, kā šis aparāts uzvedīsies šajā šaurajā kārtingu trasē, ko es tev tuliņās arī parādīšu. Bet līdz tam mums vēl jānodzīvo. Gribu parādīt tev karstāko disciplīnu šeit. Tas ir drag race. Katru gadu te notiek drāmas, un katrs cenšas izspiest maksimumu no sava aparāta. Tu redzēji, kāds oranžais aizgāja? Mēs esam pie lielajiem ķēkiem, klasē, uz drag race. Jā, veicīts, nevarēja nokavēt, grib redzēt, kā tev te iet, veicīt, kā līdz šim pastāst. Es trenējos. Tu trenējies? Es esmu iebraucis pēdējā klasē, demo klasē, kur ātrāk. Jā. Es 3 gadu neesmu sēdējis ne pie šitā normāli. Tas saka, nodod sev bišķīt. Bet sanāk, ka tu esi uzbūvējis kaut ko jaunu, ja? Parādi, kas te slēpjās. Te visa nauda arī ir, ja? Kāpēc šis auto, kāpēc šis dzinējs? Auto tikai tāpēc, ka pieejams detaļas šitais dzinējs. Tāpēc, ka tas ir liels dzinējs, 3,6 litri. Šobrīd uz benzīnu viņam ir 704 zirgi, 900 pār ņūtonu. Saka, atliek strādāt. Pāris gadus atpakaļ tev bija beefs pret Lambertu TDR. Viņi cūku, viņi teica, ka viņi tomēr var jaudīgāk saskrūvēt. Tas ir tikai hypes. Jā, bet es tā saprotu, ka šodien es atbraucu pārmācīt. Nē, es tev kaut kādu brīdi atpakaļ teicu, ka šitā nav trases priekš šitiem auto. Okay. Te tādi 400 zirgi, es domāju, perfekti, pat vairāk nevajag. Drag race kultūra Latvijā, tev liekas, atkal iet uz augšu, vai kur viņi vispār atrodas tagad? Tur, man liekas, ir visu laiku tāda up and down. Teiksim, es 3 gadus neesmu bijis, es tikai dzirdu, ko runā. Tagad es atbraucu, īstenībā, pasties, organizatori saka, ka te ir pilns, vairāk mašīnas nemaz nevar paņemt. Tā kā, kaut kāda adata čaļiem tur ir, būsts ir un kaut ko grib darīt. Un īstenībā arī jaunas sejas var redzēt. Tas ir ļoti patīkami. Kad nav vecie šitie te gangsteri, tie, kas tur visu laiku sēž uz vienu mašīnu, tā tālāk. Kaut kas svaigs nāk iekšā. Tas ir forši, jā. Prieks, ka tu esi kaut ko niknu sabūvējis un pārstāv Liepāju. Vecīt, mēs turēsim īkšķus, lai izdodās, jā? Paldies, vīri. Jāni, klausies. Klausos. Tu drag race scēnā mums te Latvijā esi tāds, jau čāls, kas nes to visu saviem pleciem, man liekas, viens no. Man milzīgs prieks. Un klausies, kā tev vispār liekas, kas vispār drag raceā Latvijā notiek šobrīd? Es nezinu, tāds kā uzplaukums varbūt. Uzplaukums ir? Tieši Mehu dienās parasti jūt tādu uzplaukumu, tā kā tiešām daudz mašīnas. Jauni džeki parādās? Jā, šogad es skatos, ka daudz jaunu džeku, jā. Tev ir kaut kāda konkurence vispār? Ļoti tuvu rezultāti vairākām mašīnām, un te jau sākās tas reakcijas laiks, un vai saslēgsies vai nē. Atceries, jums ar Garo bija tas mazliet beefs, tas par tiem dzinējiem. Ja mēs pēc tam uzorganizētu kaut kādu
startu kaut kur tu atbraukt, un mēs Garu uzaicinātu. Un... Kādreiz vispār, vai šodien tu Vispār, domā? nē, Vispār šodien mēs nē. varētu mēģināt, jā. Kā tev liekas, Cūka un viņa Audi pie viņam ideālāk starta, cik tuvu tas viss būtu uz 400 metriem? Būsim reāli, šeit ir kaut kādi 450 zirgi, es nezinu, cik viņam ir. 704 zirgi. Ja tu man pieliks pretī 450 zirdzīgu benzīnieku, es viņu vinnēšu. Cik reāli piķi vajag ar mazajām modifikācijām? Cik apmēram Pieņemsim būtu? Bembis. Jā. Brauc mazākajā klasē, pieredzi gūs džeks. Stoku divnieks dīzels ar čipu. Viss. Viss un brauc, jā. 70 eiro dalības maksā plus apdrošināšana un brauc. Cik tev vidējais reakcijas laiks ir? Šodien ir ļoti slikts, bet parasti 0,1. 0,1, 0,1? Jā. Wow. Un cik vidēji vispār čaļiem šeit ir? Normāli tava reakcijas reakcija pie vienkāršas braukšanas būs 0,5. Visi dragreizēši maucās, viņi brauc pie vienas no dzeltenajām lampām. Nevar teikt, kuras. Saprat, jā. Ka tur ir. Un tad ir vai nu falšinieks, vai nu... Jā, vinnē. Jā. Pī. Dragreizā visu uzvaru ir starts. Reakcija plus starts. Jā, Tas, jā. kā tu izkustēsies pirmos 330 feetus, tā kā šī distance ir labs treniņš, respektīvi. Mums te ir džeks normāls, kurš brauc ar golfiņu, jā? Jā, parasti 4. golfs 1000 eiro projekts, 1,9 dīzelīts, 340 zirgi aptuveni. Es teikšu godīgi, es neticēju, ka tas ir 1000 eiro projekts. Nu, kāda iespēja? Kur te ir 1000 eiro? Es domāju, ka tu esi te normāli aizrāvies. 1000 eiro ir bāze, Bāze. pati mašīna. Ok, cik tu esi iegrūts naudu šeit iekšā? Ja tev draudzene vai sieva neskatās. Neskatās. Ok, nu tad cik? Grūti pateikt, visu ir pašu roku darbs, kas nav maksājis naudu. Dārgākais ir turbīnas prausls, pārējais visu roku darbs. Ok. Teorētiski Un tu neko specializējies tieši uz dragreisu? Tieši uz pumpadūžu vīli. Uz ko tad? Uz šo pumpadūžu dīzeļdzinēju vīli. Ok, bet tā ideja tev ir dragreis. Tieši dragreis. Dragreis, jā. Parādīja, ka dīzeļu komuna var. Ko tu pateiksi heiteriem? Heiteriem, Jā. asāds pie malas, nākamreiz tiksimies. Man patīk tavu attieksmi klasies. Kā tev liekas, kur šobrīd dragreis Latvijā atrodas? Zemu, salīdzinoši zemu, to vajadzētu pacelt visiem kopā augšā. Jo savā starpā skrieties nav komandas biedriem labi. Tu varbūt vari iedvesmot jaunos džekus, kas tagad skatās, būtu forši pamēģināt dragreisu, jo visiem man liekas, ka dragreis tajā scenā ir tieši tā arī, kad ir tie džeki, kas saprot lietu, un no malas kādam ienākt ir grūtāk, jo visi jau tā kā, zini, jau izkoduši to, gan startus ņem, gan ir sabūvējuši tos dzinējus. Un tagad atnāk, liekas, ka nav baigā tolka, moši tu vari iedrošināt pārējos. Jā, es ieteikšu arī profesionāļiem, tie, kas brauc vienā klasē. Virzamies tālāk, nestāvam pie mazajām klasēm. Kāpjam tālāk, ejam, augam. Nav kā ar mazajiem braukt. Jā. Jāļauj jaunai paudzei braukt. Bet tagad pievērsīsimies lielajām haizivīm. Garajam un Lambertam ir savu rēķinu kārtojumu, un es tik ļoti gribētu viņus abus redzēt uz strīpas blakām. Bet, lai Garajam tas izdotos, viņam jāuzvar vēl viens brauciens, un nav jau tā, ka te trūkst jaudīgu džeku. Viņi māk visi braukt. Garais nesaslēdzās. Mūsējais, jā. Baigi žēl garajam nesanāks. Es ticu, ka garajam nākamreiz sanāks. Viņam kaut kas nesaslēdzās, un viņiem pajautāsim viņiem, kas notika. Man liekas, ka granāta izbirda. Redz, ka te ir atrāvās vaļā. Viņš jau aizbrauc līdz galam, bet jāiet vēl meklēt eļļu būs. Var arī izsprāgt karteris, tad ir viss trasts noliet. Viņš nepavaicās ar granātu izputē, līdz ar to tu izstājies no braukšanas. Kas bija? Pusaslēna kārba izģērbās. Jā, jūs redzējām, likās, ka nesaslēdzās vienkārši. Viss bija labi, un bang, dā, un viss skatās. Tu likt uz kārbi, jā? No, kaut kā dēļ laikam arī esot izlījusi, tad jau iespējams kaut kas. Var arī būt tā, ka pusas izģērb kārbu, doesn't matter. Same shit, different day. Sanāk, ka tu atgriezīsies vēl spēcīgāks. Jā. Tātad garajam. Kaut ko trasē. Kas tas ir? Tas ir tavs, tas ir tā granāta no granāta. Granāta Tā beidzās. varētu būt puses, jā? Tas ir Paskāls. Tu pareizi saregulēji, vecīt, tas tev ir sāni. Tad šo tev jāliek plauktā, laikam, jā? Kaklā, viņš jā, Paskāls. Pagaid, nu šitais ir no kurienes? Tas ir pusasī, kas tur putekļgumiju kopā. Bet tā ir laba zīme, varbūt tad kārbai viss kārtībā. Iespējams, jā. Nu, nomainīs puses un atkal maucam. No. Jā. Es nepadošos. Un brīdī, kad Garajam izšķīt granāta, atlika cerēt, ka Lambertam veiksies labāk.
Kā var viņš? Kas bija? Kāpēc tā? Es tev teicu, ka nevar iepūst, viņš vinnēs, bļaļ. Kurš Jānim nesagāja, falšu startu dabūja. Abi čaļi, kurus es gribēju redzēt finālā, ir jau izstājušies. Jau kuro reizi ir šī problēma ar tiem, es nezinu, tur dūmu pie vainas vai kas, bet jau kuro problēma reizi mani iedod falšstartu pat nepakustoties no starta līnijas. Es par to neesmu priecīgs, man tas skaitina. Skatieties, es pat neesmu atlaisis sajūgu vaļā tajā brīdī, ka man atkal iedevās lampiņa. Kas tā Tu piebrauc. Es nesapratu. Jānis strīdās, te ir dragreiz drāma. Mēs no malas varam pasīties. Jānis, viņa pēdējā vārda tiesnesim bija Kā jums liekas, cik sūdīgi būtu tagad pieiet viņā paprasīt, kāpēc Ejam. Jānis, zinu, ka tu esi uzvilcies, bet kas bija? Tā man kārtējo reizi iedod falšstartu, kur viņa nav. Es stāvu pie starta gaismas, deg oranžā lampa, man iedegās sarkanā, un es vēl neesmu pat atlaists sajūtu pedāli. Man tā jau kuro reizi notiek. Kāpēc tev liekas tā ir? Tāpēc, ka tā egla laikam ir būšu atklāts. Okay. Kāpēc man dūmi iet uz augšu, neiet uz leju? Ventspils Dragreises festivālā bija tāda pati situācija, kad fināla braucienā man iemet falšstartu. Es pat neesmu izskatījies, mēs rādām video. Neviens neinteresē, ķip dienas beigās. Nav tāda iespēja izskatīt un mazliet pačakot? Ir iespēja izskatīt, bet es kārtējo reizi braucu pret šomu un man nav jēga. Man liekas, tev grib runāt. Man vienalga, viss šis beidzies. Es tā kā nevarēju redzēt to brīdi. Viņš skatījās, likās, ka tu paripo uz atpakaļ. Nekas Nē, tu neatlaidi, jā, bet tu bremzi turēji. Tas nav falšstarts. Kā es to varu bremzi man 2 pedāļi? Iebrauc ļoti tuvu. Neiebrauc. Es neredzēju to. Lampiņas tak neizdzies. Neizdzies. Tad par ko mēs runājam? Tad uzreiz falšēs uz atpakaļ. Ja tu izbrauc no to stage. Pārāk bieži. Cik mēs nobraucām reizi, šodien nebija tāds problēmas. Nav godīgi pret tevi, Nē, jā, vienmēr tā ir. Jā. Tā ir vienmēr. Tur mēs varam... Prasīt pārbraucienu. Lai brauc Juris tālāk. Vienkārši tas ir jūsu sirdsapziņas, jo katru reizi ir šādi Uzbrauksim šos te brīvos braucienus tālāk. Es nebraukšu nekāds brīvos brauciens. Man pietika. Un kurš vēl saka, ka Dragreiz ir garlaicīgs, klausies? Pasies normāli drāmiņi iekurējās. Aiziet! Uzdevums jums, skatītāji, pavisam nopietni. Skatoties uz šiem te kadriem, pasakiet, vai bija tas falšstarts vai nebija. Ierakstiet komentārā, ko tu domā par šo situāciju. Jebkurā gadījumā zinu Dragreiz saimi un neviens speciāli kā te nečakarēs. Ne braucējiem ir viegli, ne pašiem organizatoriem, bet šajā konkrētajā situācijā, ko tu domā? Kostik, nu pasies draģī normāli drāma. Jā, man Dragreiz necepīja. To drifta taksies. Paskatījos, kā te čeļa kaut ko dara. Bet pats Dragreiz man nekad nav cepījis un necepīja. Lambertam tas atgāzes spiež lejā, un līdz ar to viņam arī tas iedeva to falšu. Viņš kreņķējas par to, bet Tu vari pastāstīt, kas tas bija vispār, jo Lamberts baigo uzsīlās. Jā, kā viņam atgāzes nospiež lejā, sensors nofiksē to un paņem kā falšu uzreiz. Jāsakārto tā atgāzes, lai neiet tā kā uz leju. Tā nav Egils vaina, ja? Nē, vienkārši nospiež lejā, tā nav. Protams, es viņam lieku pārbraukt, bet kāpēc viņš nebrauc, nezinu. Vai tu viņam iedēja vēl vienu braucienu? Būtu iespējas viņam varētu, jā, bet viņš samierinās ar to, kā ir. Bet apskaties, visiem pārējiem viss ir labi. Kur ir problēma tad? Bet man liekas, ka tev viņš jāsamīļo tagad ir. Es viņu meklēju, kur viņš ir. Es apsolu tev, ka jau pēc maza brīža mēs ķersimies klāt driftam un tur ies traki. Man liekas, man kāra bišķīt. Bet līdz tam man obligāti jāzina, kas darās zem pārsega šim te auto. Te mums ir čempions. Vēlreiz apsveic, jā, super, klausies. Tu varbūt vari, es tev mazliet pielikšu mikrofonu, jā. Lai viņš pastāst par dzinēju, par motoru, cik zirgu viss pārējais, jā. Оригинальный мотор 1.8 маздовский. Только там головка от MX-5 с ПМТ, да, и там тюнинг, оринги, там все дела. Турбина Turbo Systems, дуем 2.6 бара, 770 сил. Es gribu redzēt to dzinēju. Bļāņas, es jums saku, tā ir mazā evolūcija. Pasieties, cik te viss ir cieši salikts, vienkārši kosmos. Audi. 91 года. Привод от селики, сзади блокировка шайбовая. Окей. Поэтому старт такой хороший. Только Dragreiz, да. Tas ir tikai Dragreiz. Мощность начиная с 5000 и до 8500 крутить. Bet es domāju, ja tā tačka saregulēt savādāk, viņa ātruma apli arī varētu vinēt, es domāju. Ātruma apli pat rasīt. Если поменять турбину поменьше, перенастроить, все возможно, да. Потому что там не нужны такие большие форсунки, там это можно все поснимать, да.
Super, vēlreiz apsveicu. Spasibo. Super, rītīgi forši. Kā tev mehadienas? Parasti atmosfēra tāda mierīga, forša. Nezinu, brīžā var būt haotiska, bet tas ir normāli. Kontrolēts haoss notiek brīžiem. Jā, tas ir normāli. Kopumā neko sliktu nevaru pateikt. Paldies, Klasika, ka atbrauc ar manīm. Tagad mēs lecam iekšā lielajā video. Tā, draugi, teikšu godīgi, šī sērija sanāca daudz dārgāk nekā bija plānots, tādēļ jums ir vajadzīgs kārtīgs sērijas atbalstītājs, un tas mums, draugi, ir Detailer Place, kur ir viņi mums palīdz arī pucēt tačkas perekupos, un kur no medus sērijas visi šie produkti ir. Mēs šodien parādīsim, kā darbojās Magic Wet Coat. Jums ir jautājums, kas tas tāds ir? Tas ir izsmidzināms hidrofobs, un pirms mēs viņu liekam virsū, normāli uzbliezīsim putas virsū. Pirmais solis - saputojam tačku un ļaujam mazliet sasūkties, bet ne pārāk ilgi, jo malā tiem, kas stāv rindā, sāks dusmīgi uz tevi skatīties. Otrais solis - noskalojam tačku. Svarīgi atcerēties, ka mēs neizmantojam automazgātavas vasku, bet lietosim Maddrop Wet Coat. Un tikai tad, kad automašīna ir nomazgāta, tad šo te brīnumu gāžam virsū. Bet ļoti vienmērīgi, nevajag tur pārspīlēt arī, bet daram visur, arī uz logiem. Un pēdējais solis - obligāti noslaukam auto ar Black Vibe žāvēšanas dvieli. Un skatieties, te ir žurīts, kam uzskatām var parādīt, kas notiek, ja tu ar sauso dvieli nenoslauka. Redzat, mans baigi grūti redzēt, bet ir tādi plēķi palikuši. Un kas ir baigi foršā lieta, Detailer Place mājaslapā tu vari jau komplektiņu nopirkt, kur jau būs šis te brīnumlīdzeklis un arī žāvēšanas lupatiņi. Un ja tu gribi uzdāvināt kādam savam draugam foršu dāvanu vai iepriecināt savu automašīnu, tad joprojām kodiņš perekupi dos tev 10% atlaidi Detailer Place veikaliņā, kur ir viss vajadzīgais tavai tačkai, arī tas, ko mēs šodien tev rādījām, ieķer, lai tev sanāk mazliet lētāk, droši lietas kodu lietā. Un tagad atpakaļ pie mehudienām. Zanē, iečako prikli. Tagad tu ikdienā, kad brauks ar X-u, tev visu laiku būs šitāda uzlīme priekšā. Jā. Nē. Ko nē? Es zinu, ka man besīga mašīna nolīmēta ar uzlīmēm. Bet pasies kāda reāla mehu diena, tāda liela, bet izskat variantu. Viņi tagad gonkās būs, pēc tam mēs viņu atstāsim ikdienās brauks, visi domās, ka tas ir gončiks. Nē, X-am nē, tu vari visām pārējām savām izcinēm līmēt, bet X paliks bez uzlīmēm. Tagad ir jābrauc treniņā apaļ. Un es baidos par to, ka es vienkārši neapstāšos ar to mašīnu. Jo redziet, pasēdies, bremzes viņas jau ir tāds diezgan rieviņām. Viņas pie tās jaudas lielās un tās svara, kad tu sāc sportiski braukt, tad viņam būtu jāstājās labāk. Tas ir tas, par ko es uztraucos šodien. Bet būs interesanti paskatīties, jo šī pirmā reize, kad man ir iespēja viņu pabraukt agresīvāk. Skaidrs, ka šī kartinga trasa, šī automašīna interesantāk būtu kaut kādos biķerniekos braukt, arī ja būtu bremzes. Bet es nezinu, forši paskatīsimies. Ja es kaut vienam no pilnpiedziņas klases ielikšu koķi ar savu ģimenes auto, tad es būšu ļoti priecīgs. Tā kā es negribu palikt pēdējais, tas gan būtu stulbi. Es savā bingo kartiņā šogad nebiju ielicis, kad es braukšu šo tačku ātrumu aplī. Zini kā čaļi? Ja no gadījumā, ja? Viss ir līdzi. Es jūtos kā idiots, braucot ar šo mašīnu ātrumu aplī. Paņēmu no sensīšu mašīnu un atbraucu uzbraukt. Es pat nezinu, kā vispār ar viņu, cik viņi forši kaut kur ieslīkumos. Man tā kā... Kaut ko iet. Šis ir debīli. Es ceru, ka es te neaizbraukšu taisni un neietīšu dīķī, jo tas būtu visstulbākais, ko izdarīt. Es saprotu to, ka dēļ viena YouTube video es nemēģināšu iebraukt tādā lielā mīnusā un nesapsihošos, un tad nemēģināšu parādīt visiem, ka ar ģimenes mašīnu var uzbraukt. Lai pamēģinām pirmo līkumu. Nebiedē man tikai. Kā stumj ārā. Šis ir rēcīgi, ko mēs darām. Iedomājies, ja es vinēšu kaut kādu evolūciju ar šito mašīnu. Nu labi, tas ir nereāli. Tā nebūs. Nu pagaid, viss atkarīgs jau no braucēja arī. Nē, protams, ja tu sēdētu Mārtiņš Sasks, es domāju, ka varētu ar šo mašīnu arī diezgan labi uzbraukt. Kas ir MDM?
Stability control limited drive intervention required when driving on the limit. Ko tas nozīmē? Es nezinu. Varam iztestēt tagad. Jā, šitas ir labāk. Jo viņš pretslīdes slēdz riktīgi iekšā. Tagad viņš tā kā viņu mazliet... Var just, ka ir labāk. Jā, karoči mēs vismaz treniņos settingus atkodām. Izbraucot iepazīšanās apli, pamanīja vēl vienu interesantu auto zilā krāsā, kurš šajā trasē iedarējās, teiksim tā, mazliet labāk par manu Bobiku. Mums ir regulārā siera, mums ir žigulis, protams, ļoti daudz bēmbji. Un kas man liekas, visinteresantākais auto ir Lotus. Var mazliet pastāstīt par tačku, jo es šādu automašīnu mehdienās neesmu redzējis. Tā ir ļoti vienkārši parasta mašīna, angļu Lotus Ellis ar 190 zirga spēkiem. 190 šim mazajam aparātam, jā? 1.8 motoriņš, Bez jumta nevar braukt? Neļauj. Neļauj? Būtu forši, ne? Nē, būtu forši, jā. Es braucu kādreiz agrāk. Man ir 5 Latvijas čempionu tituli. Jā, dragreisā. Bet to es braucu 10-15 gadus atpakaļ. Dragreis bija jūsu tēma, ja? Jā. Gan jau, ka zini, Latvijā, cik viņas vispār ir šobrīd? Kādas 2. 2? Jā. Cik gadus jums viņi ir? Es nopirku 9. gadā. Tas nozīmē, ja tur skaita kaut kāds 16 gadu laikam. Es skatījos tirgu, cik tā vērtība šobrīd šīm automašīnām ir? Ļoti dažāda. Šeit jau nav, mēs mobīlē esam skatījušies, un tur sākās no kaut kādiem 20 un varbūt pat līdz 100,000. Labi, jums ir jābrauc. Prieks, kā izgodāt? Edgars. Edgars. Lai veicās, ja? Pirmo reizi Lotus stumi aiziet. Tagad mēs iekāpjam akal X-ā. Galvenais man viņa nesaplēs, jo tā ir Zants ikdienas mašīna šobrīd. Tāpēc bieži, kad jūs braucat, jūs redzat šo mašīnu, es nemaz nesēžu pie stūras, jo Zana šo mašīnu ir okupējusi. Es braucu ar visām miskastēm, kas paliek pāri, tur ar semaku vai citām tačkām, bet šitas ir vairāk jau Zanas vāģis. Kamēr mēs Zanai atradīsim kaut ko savu. Es esmu noteikti smagākais pilnpiedziņas aparāts šodien. Es ticu, ka neviens pat tuvu nav šai masai. Svars tačkai ir rekords. Tagad, kad uzsila riepas, viņš neturās vispār. Vispār, ja tad ir. Var redzēt, ka viņš vienkārši slīd. Viņš slīd, jā. Viņš vienkārši kauci katrā līkumā. Tā kā īstenībā ne bremzes ir tā lielākā problēma, ko es domāju, bet tieši tas, kad saķerīta nav nekāda. Jā, un viņš, kad saslēdz tos visus sporta režīmus, man izbrīd skatos, kā viņš augstāks palika. Un viņš viņam sanāk saslēdz aizmugurē pneimu uz augstāko. Jo sanāk, tad balonam ir lielāks spiediens, tā dirse paliek cietāk. Jā, ikdienas režīmā tā nav. Jā, ikdienas režīmā viņš ir zemāks daudz. Un tagad uz to režīmu viņš tā kā paņem to aizmuguru paceļ augšā, kas arī, es to nezināju, tas ir diezgan interesanti. Vispār daudz, ko uzzinām jaunu par šo mašīnu. Turies, draudziņi, mums vēl mājās jāizbrauc. Jā. Es pieteicos arī ar žurku. Nevis tikai drift taksiju šodien, bet arī ātrumu apli un vienkārši uzbrauksim tikai tāpēc, kad mēs te esam un es gribu vairāk pabraukt. Jo pēc ziemas šī pirmā reize, kad man sanāk uzbraukt un tad es gribu rītīgi maksimāli pabraukāt. Pēc tam varēsim sasensties, kurš nobrauks ātrāk, X vai šī tačka. Būs interesanti. Es pat teiktu, ka varētu būt X. Jā, es arī domāju.
Es domāju, ka X. Jā, jo viņš mazāks polēs ārā. Jā. Es speciāli izskrūvēju hidru, tagad, kad es braukšu ātrumā apli žurku, jo sapratu, ka ir tāda līkuma, kur tu mazliet pārstūrē, un tu domā, ar hidru varētu saiet. Un vienkārši es saprotu, ka tas, pirmkārt, tas man liekas, ka nebūtu īsti godīgi braukt ar hidru. Un otrkārt, citreiz man liekas, tu vari aizrauties ar šito, un tad ir baigais drifts, un tu baigi daudz laika zaudēt. Tā kā es mēģināšu braukt bez hidras, paskatīšos, kā ies. Ar X-u bija briesmīgi. Ar šo auto noteikti šajā trasē ir jautrāk braukt, tā kā 100% jautrāk. Kas gan slikts varētu notikt? Jā, tā pavisam noteikti nav tā skaņa, ko tu gribi dzirdēt. Ai, man liekas, man tikko redaktors izšķīda. Reāli tikko redaktors izšķīda. Tieši pirms finiša. Tikko es sāku sezonu, un man tieši tikko redaktors pamet čatu. Baļāns, man pēdējā laikā tas... Un es pat nedriftoju, es vienkārši taisni braucu. Man liekas, man kā ārbi izšķīda. Ko tu tieši? Labi, ka mēs tad trēlē atbraucām kustīgi. Kārdāts izkustās riteņi, ne? Apsveic! Mums ir redaktors. Kā jau parasti, kamēr tur viss nav izjaukts, neviens īsti nepateiks, kas tur ir noticis. Šobrīd ir aizdomas par kārbu vai reduktoru. Kā jūs redzat šos te kadrus, tad šobrīd tiek meklēts man redaktors. Čaļiem milzīgs paldies. Šeit viņa nav, bet kā jūs redzat, tajos kadros viņš šobrīd ir procesā un kā viss izvērtās. Tātad redaktors tas, kurš bija domāts, kurš jau ir sametināts, tāds vairs tur nav. Bet atrada Openu. Tiem, kas nesaprot, Opens ir, kad tu brauc uz tehnisko apskatu, tur viss kustās, viss ir normāli. Viņu vajag sametināt. Ervīns viņu šobrīd brauc metināt, viņš mazliet atzisīs, ieliesim eļļu iekšā un tad hopā iekšā. Un, diemžēl, rekurā uz ātruma aplī, uz ieskaitīt jau brauc čaļi. Man nesanāks, baigi gribēju salīdzināt. Jo man pat liekas, ka es pat žurku varētu šeit ātrāk nobraukt nekā ar X5, bet to mēs nekad neuzzināsim, jo vienkārši šeit man diskvalificējos, vienkārši mašīna ir šāda šobrīd. Labā lieta, ka mēs līņās sāksies 4x4 klase, tad mēģināsim ar X uzbraukt un es ceru, ka vismaz nepaliksim pēdējie. Mums beigās mainījās plāns. Mums ir Džeks, kā tev godāt? Emīls. Emīls, čau, Roberts. Tu esi no Jelgavas, ja? Jā. Un tev bija tieši jau metināts, ja? Jā, man bija jau metināts, stāvēja rezervē priekš savas mašīnas. Klausies, tu pats brauc driftā vai ko tu dari? Pats kaut ko spēlējos ar driftu. Milzīgs paldies, ka izručīji. Gribu varbūt kādu pasveicināt YouTube'ā. Kā vienmēr mammu. Obligāti. Vispārējos. Tu tiešām esi paldies tev liels. Rīdīgi forši. Man tikko ienāca informācija, ka tur pie sienas esot ātruma apļi. Kur ir pilnpēdziņi? Tas pēdējais. 5 ir pie sienas, 1 ir diskvalificēts. Sanāks, esmu 4. vietā. Jā. Tas nav slikti. No 5 dalībniekiem. Nu, cik atšķirās laiks? Kaut kāds 2 sekundes tas būtu trīniekā iekšā, es domāju. Jā. Vai ar labākām riepām to varētu izdarīt? Jā. Vēl var būt pāris aplīšus treniņus. Jā. Ar visu izslēgtu. Ja tu brauktu tā ikdienā varbūt, vai varbūt vēl jau būtu braucis šitā, tad jā, bet kad tu pirmo reizi izdomāji iedot šībā, man liekas, šitā viņš pēdējo reizi braucu tiešām pa Vāciju. Jā, no mentiem. Man ir visforšākie mehi, paldies viņiem. Redaktors ir vietā. Klausies, cik čakarīgi bija? Nebija. Te jau, zin kā, bieži skrūvēja žurkām, jau parasti tās skrūves viegli skrūvējās. Es nebiju parakstījies uz to pasākumu. Es tev košķīgs starp olām ielīdīšu. Mums principā ir vēl viens šobrīd, jā? Vēl viens, jā, jau sametināts. Zin kā, diena vēl gara. Tādēļ ir laiks pavizināt skatītājs ar driftu.
taksi un apskatīties, cik tad labs ir tas uzliktais reduktors. Viņš man pilnīgi noķīlēja, tā kā parauza apakaļ. Nu, kārbai gan jau. Es tev parādīšu šodienas jackpotu manējo. Tātad mums ir kārba, šī ir beigtā vecā un reduktors arī. Tā kā no šītā mums iet. Galvenais, ka es solīju Kostikam, kad es viņam iedošu šodien pabraukt. Un līdz šim vienkārši vienīgais, kas viņam ir, viņam man ir jāpalīdz tam miskas skrūvēt. Nu, es jāpalīdz, bet viņš ir tas, kas skrūvē ar Ervīnu kopā. Milzīgs paldies čaļiem. Viņi tur normāli nočakarējušies šodien ir. Ja viss tur ies, tad čaļiem būs jāpabrauc. Es noķēru arī komentētāju, reāli stādies priekšā. Kā tev godāt? Arturs Virbulis, drifta komentētājs jau 10 gadus, man liekas. Nu, pastāst arī šeit komentē vispār, nu kā tev mehu dienas kopumā? Baigi foršs pasākums. Dzirdam, ka fonā, ja mums notiek treniņi šobrīd driftam, visi dalībnieki iesildās, iepazīstās konfigurāciju, piebrauc, cik vien tuvu var visiem konusiem. Un tad jau bez nekādas kvalifikācijas laidīsim tandēmus. Man liekas, ka 16 dalībnieki ir. Diezgan labi dalībnieki, pagājušā gada street tur uzvarētāji, tā kā konkurence labi. Jā. Kāda vispār viss tā atmosfēra, viss ar ko mehu dienas atšķirās no kaut kādiem citiem pasākumiem Latvijā? Es domāju, tad brīvāka varbūt tā atmosfēra. Ikā tas sacensību gars ir, bet ir arī tas šova gars un cilvēki ir padaudz īstenībā jāatzīst gan vakar, gan šodien skatītāji. Un es teiktu, ka brīva, draudzīga atmosfēra pavisam noteikti. Tā kā liekam kalendārus aprīlī, vienmēr šitais viss notiekās. Šitā bija tā skaņa, ja? Viņu nevar izgriezt. Atkal aizgāja. Nā, šeit paskaties. Šis te, viņu vienkārši nevar izgriezt. Brīžiem var, brīžiem. Un sanāk, ka viņš vienkārši tajā brīdī, kad redaktors viņš ar kārbu kopā izšķīda, vai kā? Pirmais tev izšķīda redaktors, viņš nocīlāja, un tajā nocīlāšanas brīdī viņš nocīlāja tev visu. Un tāpēc arī kārbai kaut kas arī drusku driftojot un pēc tam braucot taisni ir problēmas. Draugi, nebrauciet taisni, driftojiet, jo kamēr jūs brauksiet taisni, jums būs vairāk problēmas. Pareizi? Jā. Kas bija? Mēs domājam, vai viņš pievilka. To jau tikai vienreiz var uzzināt. Pabraucot. Nu jābrauc, jā. Mazs updates, tātad sanāca to žurīt. Paldies Ervīnam un Kostikam dabūt dzīvē. Nu vispār visiem, kas pieslēdzās, lai šis te viss brauktu. Čaļiem vajadzēja dalībniekus. Un es teicu, ka davai es varu uzbraukt. Nekad dzīvē neesmu braucis sacensībās. Domāju, interesanti, content pēc. Paga visiem jābrauc? Labi, zikā, nu man karošs brauc sacensībās, bet kaut kādu čoku. Karošs, es ceru, ka es jūs nepievilšu. Šajā brīdī viss notika ļoti ātri. Laika runāt man bija ļoti maz, bija super satraucies un teikšu godīgi, nezinu, kā man ies, jo neesmu ne iemetienu pamēģinājis šeit, ne arī īsti izbraucis visu trasu, kā vajag. Nē, man īstenībā ļoti liels prieks, ka pret tevi es braukšu. Es zinu, ka līnija būs smuka. Robs ir, tas ir tā kā brauktais James Dean, tāpēc, ka zinu, ka līnija būs forša. Bet tu aiz maniem es bijuši uzmanīgs. Iedod kādu padomu man varbūt pirms starta. Galvenais gāzi nevajag. Jā? Davai. Un ar šiem vārdiem es arī esmu nostājies uz savu starta pirmajās savās drifta sacensībās. Ir īstenībā ļoti jocīgi, kaut kāds nevajadzīgs stress un visāds stulbas domas nāk galvā. Īstenībā ir baigais gods braukt tieši pret viņu, savu vārda brāli, un baigi gribētos nesačakarēties.
jā, un šeit es pārcepos tīru uz satraukumu mūsu sačakarējos. Vajadzēja prātīgāk un tā tālāk, bet galvā vienkārši tur viss eksplodēja. Un, kad liekas, ka viss ir beidzies, izrādās, ka esmu tagad nonācis lūzeru kausā. Jā, jūs nepārklausījāties. Lai skatītājiem būtu interesantāk, visi, kas izkrīt, cīnās arī savā starpā. Un tas ir forši, jo būs iespēja vēl uzbraukt. Un man pretī tagad ir Artis Millers ar šo te tačku. Baigi foršais džeks, viņš ar katru gadu kļūst arvien labāks un labāks drifters. Un ir baigais prieks ar viņu tieši uzbraukt. Got tricks, but can you go steady? Are you slick with it? Can you stick with it? Or do you just bail when it gets too heavy? Gotta admit it, we got no limit. Dream big, guess who's in it? You wanna win a prize worth winning? That could be me, but it won't be easy. Want you to want me, but not need me. Can't get enough, no, don't be greedy. Talk to me nice if you're so steezy. Oh, you wanna get on my good side, but you want a baddie, so what do I look like? It's a 50-50 grind if you wanna rhyme whenever you find your bearing. Come and get, wanna bet? Pret Arti man paveicās, ka Džeks apmetās līdzīgi, kā man pret Ragans Robertu bija. Un kopumā sanāca tīri pieklājīgs brauciens, gan vadošais, gan sekojošais. Un, ja tas skaitās, tad šī ir man pirmā tandēma uzvara, tā kā esmu ļoti priecīgs. Es esmu nonācis tādā kausā, kur tie, kas zaudē, viņiem vēl ir iespēja pacīnīties. Un tad pirmo tandēmu manā skatījumā Džeks, pret ko es braucu, viņš māca braukt. Viņam, man liekas, bija pat daudz uzkarsēts riepas vai kaut kas tāds. Te mums ir maz problēma, bet īstenībā ļoti veiksmīgi. Mēs nesačakarējām bodiju, tā kā kopumā veiksmīgi, bet īstenībā baigi interesanti. Es nekad nebiju braucis tādā sacensību režīmā, un tiem, kas arī tagad nav nekad braukuši un grib uzbraukt, es jums izstāstīšu, kas ir tas čakarīgākais. Tu sēdi malā pusstundu, čilo ar braucējiem, viss, blā, 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 un tu pēkšņi saki, tev ir jābrauc, un tu esi rītīgi atzis. Sorry, ka es iejaucos silta riepas, jābrauc. Jābrauc, jā. Jā, un tik ātri arī viss te notiek. Ir mums atkal jābrauc. Tagad ir laiks cīnīties par lūzera kausa pirmo vietu. Pretī man ir Džeks, ko viss, kas ja kādreiz savai žurkai ir meklējuši detaļas, zina. Tas ir Svežīs jeb Vladislavs. Ja jums vajag labas žurkas detaļas, tad tieši šis Džeks ir īstais, kas jums ir jāmeklē. Es katram gadījumam arī atstāšu aprakstā informāciju. Jā, un pēc pirmā brauciena mums iedeva pārbraucienu. Ko tas nozīmē, ka braucēji ļoti līdzīgi ir nobraukuši, un, lai izlemtu, ir jābrauc vēlreiz. Es no sevis spiedu 100%, lai nobrauktu godam. Otrajā braucienā es neteiktu, ka braucu sūdīgi. Es tiešām centos, un viss bija tīri labi. Bet te beigās sekojot viņam, viņš baigi aizmuka no manīm. Man riepām saķere bija švaka, tur viss bija slikti, un es tur īsti neko nevarēju izdarīt. Bet Svežīs malacis viņš godam šo paņēma, kur arī apsveicam viņu un arī visus pārējos džekus, kas tika pie kausiņiem. Man pašam iedeva simpātijas balvu, par ko jums ļoti liels paldies. Tas bija tiešām patīkami un ļoti sirsnīgi, bet kopumā jūtos vienkārši tā uzlādējies, ka man tā gribētos vēl sacensībās pabraukt. Jūs saprotat, ka jūs iekāpt tajā azartā nevar vairs izkāpt. Atkal šitas pants cieta. Jā, bet šito mošku arī izlikt ārā, ne? Nē, redzi, pat šitas ir ielocīts. Šito visu vajag dabūt ārā un tur nolauza bambuļu stiprinājumu. Bet īstenībā varēja būt sūdīgāk. Bez tā blīkšķa man liekas, ka ir šitais salauzts. Kopumā rīktīgi forši. Paldies mehu dienām.
Neatkarīgi kāds man ir rezultāts, ko paziņos. Šīs bija rīktīgi forši. Baigais skaips uzbraukt tandēms. Pats galvenais, protams, no ex-driftera Kostika dzirdēt labus vārdus. Es neredzēju, protams, no augšas tur pareizu trajektoriju, bet tā no malas redz skatoties. Pirmajā braucienā, kad jūs braucāt, ja, piemēram, sacensību striktāk vērtētu, nevis tā, brīvi, kas ir arī pareizi, manuprāt, tad, man liekas, tu arī vinnētu, jo Sviežis kļūdījās, aiz tev sekojot pēdējā likumā, viņš no šejienes izskatījās taisni. Es redzētu no augšas, varbūt bija drusku sanslīdēt, un no šejienes izskatījās, ka viņš drusku sačakarēs, bija brīdis taisni. Tev vadošais bija normāls, sekojošā tev bija distancīta lielāka. Jā, bet zini, kas bija? Viņš norāva trajektoriju tur. Viņš nogāz konus un aizbrauc pa taisno. Tāpēc es viņam nevarēju vairs tikt līdzi. Bet Sailons netur. Viņš der ielai braukšanu. Pa ielu braukšanu viss kārtībā, bet driftā mums ir cits riepas. Plus tur, bet tajā. Un tagad, jā, tu nevarēji viņu vienkārši noķert. Sanāk, es Nadeždas kausā top 3 jebkurā gaimā esmu, ne? Jā. Pirmajās savās sacensībās. Lai arī tas ir loser kauss, ja? Tas tomēr ir piedestāls. Pēc gadiem visi aizmirsīs, kad es biju Nadeždas. Es varu teikt, es esmu tagad profesionāls drifters. Un noslēgumā es noteikti gribu pateikt paldies saviem mehiem, Kostikam un Ervīnam, un arī visiem īpašo mehu dienas organizatoriem par iespēju vienkārši šeit uzbraukt. Gan maniem filmētājiem, Ansim un Akselam. Man arī daudz nozīmē, ka jūs atnācāt apsveicināties. Visi jūs, kas skatāties šo saturu, sapildēties vai vienkārši kopā labi pavadīt laiku. Ņemot vērā, ka mēs latvieši esam baigi noslēgtie, šis man dubultā daudz nozīmē, jo ikdienā es dzīvoju savā alā un montēju klipus un nemaz neredzu, kas notiek apkārt. Un paldies vēlreiz noteikti mehu dienas organizatoriem. Ļoti labs pasākums un ļoti ceru arī nākamgad atbraukt ciemos.